Vakar, dāmas un kungi, ļoti liels prieks jums redzēt šovakar uz mūsu īpašo apsu medību seansu. Man sauc Sergejs Timoņins, esmu viens no projekta Spektrs līdzdibinātājiem. Ja? Projekta Spektrs, varbūt kāds nezin, par savu misiju ir iecēlis atvest uz Latviju un parādīt jums interesantu, kvalitatīvu, nestandarta, dažos gadījumos arī intelektuālu un visā ziņā interesantu, vērtīgu kino, tādu kā ir arī šis, kuru mēs tā kā rīkojam seansos Spektrs piedāvā. Mums ir arī citi seansi, par kuriem es jums izstāstīšu nedaudz vēlāk, bet pavisam īsi pirms filmas par to, uz ko tad jūs esat atnākuši, un kāpēc mēs esam šeit un par ko ir šī filma. Varbūt daudzi ir dzirdējuši, ka filma ir par wrestlingu. Filma īsti nav par wrestlingu, uzreiz var nomierināt. Filma, jā, nav par, atceramies, šis wrestlings ir tas, kur tādi ļoti lieli un gaļīgi vīri ar vārdiem kapracis vai klints vai līdzīgi met viens otrādos teātrā uz priekšsumos. Nē, filma nav par šo wrestlingu, bet gan par wrestlingu, kurš ir latviešu valodā brīvā cīņa, jeb olimpiskais sporta veids, olimpiskā disciplīna, tā skaitā arī Latvija tur ir startējusi ar kaut kādiem zināmiem panākumiem. Un būtu ļoti savādi, ja filma būtu par to otru wrestlingu, jo viņa ir piesaistījusi tāda režisora kā Benets Millers uzmanību. Režisoru Benetu Milleru, es ceru, ka jūs visi atceraties pēc filmām kā Pote ar Philipu Seymouru Hoffmanu un Moneyball arī ar Philipu Seymouru Hoffmanu un arī ar Bredu Pittu, kas noteikti ar filmai ļoti palīdzēja. Bet filma Apsu medības, jeb Foxcatcher, ir līdz šim Beneta Millera pats apjomīgākais, pats lielākais, pats ilgstošākais darbs, jo viņš sāka darbu pie šīs filmas jau 2007. gadā. Attēlā jūs varat redzēt ēku, kas saucās Foxcatcher Farm, atrodas ASV, un tieši no turienes arī nāk filmas nosaukums, jo tieši šajā ēkā un tās apkaimē 1996. gadā risinājās visai šaušalīgi un traģiski notikumi, par kuriem tad arī ir šī filma, un kuri tad arī ļoti ieinteresēja Benetu Milleru, tā ka viņš nolika gan visu malā un pievērsās tikai šim stāstam, kur centrā ir 3 cilvēki. Viens no viņiem ir Johns DuPonts, ASV ļoti turīgu miljardieru ģimenes, DuPontu ģimenes vienīgais mantinieks tobrīd, un brāļi Mets un Dveins Šulci, olimpiskie čempioni, viens vecāks, viens jaunāks, arī tā skaitā viņi bija ASV olimpiskajā komandā tieši brīvajā cīņā. Un DuPonts bija viņu komandas finansētājs un pašieceltais arī treneris. Notikums es jums priekšā neteikšu, par to jūs redzēsiet visu filmā, bet Benetu Milleru tas tik ļoti ieinteresēja, ka viņš izdomāja, ka ok, es izveidošu par to visu filmu, un viņš sāka atlasīt informāciju par to, kas tad tur īsti notika, intervēja aculieciniekus, meklēja informāciju, uzkrāja informāciju un tā tālāk. Un izrādījās vienā brīdī, ka viņš ir pirmais no 1996. gada, kurš patiesībā ir kaut kādā veidā mēģinājis apkopot šī te Foxcatcher komandas stāstu, jo viņai par to ir arī rakstījis vairākas grāmatas, kuras gan iznāca tieši tagad uz filmas pirmizrādi, un manuprāt, protams, tā dēļ vai kapitalizēt uz filmas vārdu un uz filmas reklāmas kampaņas un nevis otrādāk. Bet tas darbs ieilga, tam arī nepalīdzēja tas, ka 2008. gadā bija ASV scenāristu streiks, un vienā brīdī tā brīža projekta finansētāji pateica Benetam Milleram, ka hei, paklausies, tagad tāda savāda situācija, kino varbūt labāk tā kā šo beidzam, uztais kaut kādu komēdiju vai kaut ko par superheroļiem, kaut ko tādu, tas ir forši un kas mums nesīs daudz lielāku ieguvumu beigās, un Benets Millers teica, ka nē, ziniet, es esmu pilnīgi investējies šajā stāstā, es gribētu tā kā viņu pabeigt, un viņi teica, nē, tas viss beidzās diezgan briesmīgi, jo Benetam Milleram bija par savu naudu jāizpērk filmas tiesības no tā laika finansētājiem, jeb tas darbs, ko viņš visu bija ieguldījis, viņš bija tā kā jāatpērk atpakaļ. Tā procesa laikā viņš zaudēja savu tā brīža aģentu un tā brīža advokātu, kuri acīm redzami bija tomēr noskaņoti par labu komēdijām vai superheroju filmām. Bet tur notika vēl viens ļoti veiksmīgs pavērsiens. Diemžēl viņš nebija tik ļoti veiksmīgs režisoram Stevenam Soderbergam, ko jūs visi pazīstat, kurš bija sākotnējais projekta Moneyball režisors, un dažādu nesaskaņu dēļ viņš šo projektu pameta, un viņa vietā tika pacelts Benets Millers, kurš negribīgi pameta šo projektu, bet pēc Moneyball panākumiem, un tā bija viņa otrā režisētā filma, un vienlaikus arī otrā Oskara nominācija kā labākajam režisoram. Pirmā bija par filmu Capote, otrā bija par filmu Moneyball. Un tādā viņš bija ļoti unikālā situācijā Hollywoodā,
Un uzreiz pēc filmas Moneyball panākumiem viņu uzrunāja ļoti jauna un ļoti ambicioza producente, Megana Ellisone. Megana Ellisone ir milzīgās korporācijas Oracle vadītāja, vai arī Ellisone meita. Viņam ir 2 bērni, viņam ir dēls un viņam ir meita, abi 2 kinoproducenti. Acīm redzot jau, ka, protams, ka par tēva sapelnīto naudu, un kamēr dēls producē tādas filmas kā Neiespējamā misija un Terminators, tikmēr viņa meita ir izvēlējusies arī par savu misiju producēt, teiksim tā, pa pusē neatkarīgās, pa pusē mākslinieckās filmas, un ir dāvājis pasaulē filmas True Grit, The Master no Paula Thomas Andersona un arī Zero Dark Thirty, par kuru Megana Ellisone tur rokās šo te statuetu, un viņai, protams, ir arī Oskars par šo filmu. Un tieši viņa pilnībā finansēja filmas Foxcatcher uzņemšanu, un tieši Megana Ellisone arī ieteica Bennetam Milleram to piegājienu, kurā vislabāk ir ekranizēt tieši šo stāstu, un viņam ieteica, Bennett, fokusējies uz totālo realismu, arī tā skaitā aktieru izvēle, un tieši noteikti dēļ aktieriem jūs esat arī atnākuši uz šo filmu, kur, protams, spilgtākais aktieris ir Steves Carells. Jūs redzēt viņu kreisajā pusē, labajā pusē ir viņa izteicis prototips John Dupont, kā jūs redzat, tad viņš ir praktiski neatšķirams, lai gan Steves Carells nebija Benneta Millera pirmā izvēle Johna Duponta lomai, viņš bija ļoti skeptiski noskaņots par to, ka komediants varētu tēlot viņa filmā dramatisku lomu, jo viņš teica tā, ok, es zinu, kad ir bijis Jims Carreys, ir bijis Adams Sandlers, viņi visi ir mēģinājuši iziet ārpus tā sava komēdija amplua, un būtībā es vienkārši nevēlos, ja mana filma ir kaut kāda platforma tavai kaut kādai radošai izpausmei vai centieniem pierādīt visai pasaulē vai drīzāk pašam sev, ka tu esi tomēr dramatisks aktieris. Bet viņš tomēr izlēma satikties ar Stevu Carellu un pēc kopīgām pusdienām viņš pilnībā mainīja savas domas un turpatās arī pieņēma viņu galvenajai lomai filmā. Arī pats Steves Carells bija ļoti sagatavojies. Viņš ir pavūcis 3 mēnešus sagatavošanās periodu, kura gaitā viņš ļoti cītīgi pētīja visus pieejamos video ierakstus Johnu Dupontu, visas kronikas, visas atsliecinieku stāstus, lai varētu pilnībā nodoties šim tēvam un nodot to. Viņš tāds ļoti specifiski nepatīkams, tāds ļoti augsts un stingzinošs savā būtībā. Un, manuprāt, viņam ir absolūti tas izdevies. Protams, viņam palīdzēja arī grīmes, kuru katru dienu 2 stundas lika virsū, un vakar atkal 2 stundas ņēma nost. Un it kā ar to, ja nebūtu pietiekami, Bennets Millers Stevam Carellam neļāva filmēšanas periodu laikā iziet ārpus šī personāža. Viņam visu laiku bija jāpaliek personāžā, līdz ar ko ar Stevu Carellu filmas uzņemšanas laukumā neviens īsti negribēja komunicēt, tāpēc, ka viņš bija tik ļoti nepatīkams un tik ļoti iejuties šajā tēlā. Bet ļoti, ļoti veiksmīgi tas viņam izdevās, un, protams, tā viņa transformācija gan izlīja acīm redzami neticamā. Bet pilnīgi savādāk stāsts par šo filmu ir aktierim Markam Ruffalo. Tie, kā var redzēt, labajā pusē Marks Ruffalo, kreisajā pusē viņa prototips filmā. Marks Ruffalo pats līdz 11. vidusskolas klasē esot bijis gandrīz pusprofesionāls brīvās cīņas sportists, un vienu brīdi pa dzīvē viņam esot bijusi priekšā izvēle, vai viņam turpināt sporta karjeru, var tomēr pievērsties aktieru spēlē, kurai, kā jau visi, Marks Ruffalo pievērsās skolas vecākajās klasēs. Un es domāju, ka mēs esam visi tikai ieguvuši, ka Marks Ruffalo tomēr ir izlēmis, ka viņš ir pat vairāk aktieris nekā sportists, bet tieši šī sporta pagātne viņam esat ļoti palīdzējusi darbā pie filmas, lai gan, kad viņš filmējās, filmēšanas periodā, viņam bija 49 gadi, viņa atvedotajam prototipam bija 31, līdz ar ko visus tos 3 mēnešus, kamēr Steves Carells sēdēja mājās un pētīja video ierakstus ar Johnu Dupontu, Marks Ruffalo un Channing Tatums nodarbojas to, ka viņi trenējās brīvajā cīņā 2-3 stundas katru dienu. Un pēc abu aktieru vārdiem, lai gan šī filma nav gluži grāvēja filma, un gan Marks Ruffalo, gan Channing Tatums ir tomēr filmējušies grāvēja filmās, piemēram, Marks Ruffalo, protams, ir zināms arī kā Hulks no Atriebējiem un tā. Tieši darbs pie šīs filmas esot bijis fiziski visgrūtākais un vismokošākais viņu abu divu karjeru laikā. Un, ja mēs esam pieskārušies Channingam Tatumam, tad jā, viņš šajā filmā atveido jaunāko no abiem 2 brāļiem, te viņš redzams arī apakšā ar savu varoņa prototipu, un arī ir veidots tik maksimāli precīzi tūls, cik vien ir iespējams. Un par Channingu Tatumu interesantākais fakts ir tāds, ka Bennets Millers bija iedomājies šo aktieru šajā lomā vēl tālajā 2007. gadā, kad tikai plānoja šo projektu.
Bet, protams, Čanings statums 2014. gadā un 2007. gadā nav gluži viens un tas pats aktieris un viens un tas pats popkultūras tēls. Un pats Čanings statums atzīst, ka toreiz viņš bija izlasījis filmas scenāriju, un tā bija ļoti viss sabijies, vai tas viņam ir pa spēkam, vai viņš varēs to visu pavilkt, nebija atteicies, bet tomēr ir ļoti priecīgs par to, ka filmas uzņemšana norisinājās tieši tagad, nevis toreiz, jo viņš ir daudz pieredzējušāks aktieris, un, protams, arī lielāka zvaigzne, kas varētu šo filmu arī izvilkt uz saviem pleciem. Tālāk jau bija diezgan vienkārši. Filmēšanas process norisinājās diezgan mierīgi, bet tas notika 2012. Gada ziemā ar domu, ka filmas pirmizrāde varētu būt 2013. gada rudenis ziemas periodā, kaut kā apmēram tā. Filmas pirmizrāde norisinājās tikai 2014. gada maijā Kannu kinofestivālā, dēļ tā, ka tā sākotnējā versija, ņemot vērā, ka Benets Millers bija savācis tik daudz materiālu par visiem šiem notikumiem, ilga vairāk nekā 4 stundas, un viņš 2 reizes esot prasījis filmas producentiem atļauju tomēr aizkavēt filmas pirmizrādi un tomēr tik galā ar viņas montāžu, bišķi vēl ejot cauri filmai un atlasot tikai labākās sainas, precīzākās sainas un padarot to visu par skatām. Bet, tomēr 4 stundas ir pārāk daudz arī pat priekš tik interesanta stāsta. Bet beigās tas viss viņam atmaksājās, jo Kannu kinofestivālā filma startēja pa kategorijām šajā konkursā, un Benets Millers saņēma balvu kā labākais režisors, un viņš ir pirmais amerikāņu režisors pēc 7 gadu pārtraukuma, kurš ir saņēmis Kannās šo te balvu, līdz ar ko mēs varam tikai saprast, ka, ja kad franču elitārie kritiķi ir tik ļoti novērtējuši režisoru ieguldījumu, tad droši vien, ka tas arī ir par ko. Bet to jūs jau tūlīt redzēsiet. No manas puses tikai pavisam ātri par to, ko kinoprojekts Spektrs piedāvās jums nākotnē. Jau ar piekdienu mēs sākam rādīt ļoti labu vēsturisko trileri. Lielbritānijas 71. gads pēdējais kareivis. Tad esat arī traileri, vairāk es nestāstīšu. Bet jau no 13. februāra mums būs jaunāka Xavier Dolana filma Māmiņa, arī no pagājušā gada Kannu kinofestivālā un arī apbalvota šoreiz balvu saņēma pats režisors Xavier Dolans. Noteikti ienāk skatīties tieši šī filma, nevis tā otra filma, kas arī būs 13. februārī. Es noteikti zināt, kur tā ir, un uz to noteikti nāk nevajag. Bet ienāk uz šīs filmas būs redzams ne tikai šeit, bet arī citos kinoteātros. Tas ir viss, cilvēki, jūs nekavējuši. Paldies vēlreiz, ka jūs atnācāt, un vai jums patīkams seans.